4 miljoni grāmatu, avīžu un žurnālu lapušu. Ja no šī papīra daudzuma būvētu torni, akurāti saliekot izdevumus vienu virs otra, tad izveidotos konstrukcija, kas būtu krietni augstāka par teju 370 metrus augsto Rīgas televīzijas torni. 4 miljoni. Aptuveni šādu Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu un avīžu lapu daudzumu līdz 2012. gadam paredzēts pārvērst ciparu formātā, lai tās nākotnē būtu pieejamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Bibliotēkas krājumu digitalizācija šobrīd rīt pilnā sparā. Ik nedēļu no Nacionālās bibliotēkas krājumiem speciālās kastēs uz Latelekom māju Purvciemā tiek nogādāti vairāki tūkstoši unikālu izdevumu. Te jauniešu komanda 2 maiņās no 6 rītā līdz pat pusnaktī ar smalkas aparatūras palīdzību veic grāmatu skanēšanu. Skanēšanas process notiek pēc bibliotēkas sastādītajiem kritērijiem, pēc grādu nobīdes. Nedrīkst būt attiecīgi lielāka vai mazāka grādu nobīde, ir jābūt grāmatai maksimāli tuvu oriģinālai krāsai, tāpēc arī mēs strādājam tumsā, jo skeneriem tiek dota tāda gaisma, cik ir nepieciešams. Pēc rūpīgas kvalitātes pārbaudes ieskanētās lapas nonāk ziņu aģentūrā Leta, kur 30 jauniešu komanda ar speciālas programmas palīdzību veic tālāko lapušu apstrādi. Te ir kārtīgs digitālais konvejers. Operators strādā maiņās no agra rīta līdz vēlam vakaram. Katra teksta elektroniskā apstrāde ir sarežģīta un laikietilpīga. Pēc skenēšanas principā paliek tukšas liekas malas, kuras nav vajadzīgas, tad šajā solī tās malas tiek nogrieztas tā kā nost un iznodas ieskanētais materiāls, lai teksts būtu taisni novietots. Tāda avīžu slani, kurā vajag zonas salikt. Pārbaudīt, vai programma ir zonas pareizi salikusi, un ja nav pareizi salikusi, tad salikt tās no jauna. Mūsu solī tas viss jāsliek kopā. Pie pareizā raksta jāpieliek pareizais autors, virsraksts un bilde. Jāpiebilst, ka digitalizējumie Nacionālās bibliotēkas krājumu teksti ir visdažādākajās valodās un dažāda stila drukās. Ja mēs strādājam gan ar veco, gan ar jauno, gan valodas, protams, nevarēšu pateikt, cik precīzi mums ir bijuši, bet ļoti daudz. Paliekuši pavisam kopā no visa esoša apjoma, mēs esam pusotru miljonu lapu aptuveni, kas ir 1/3 daļa no visu kopējā apjoma. Ja mēram informācijas mērvienībās, Letas un Latelekom digitalizētāji ir pārstrādājuši 32 terabaitus datu. Ja šādu daudzumu informācijas mēs mēģinātu ierakstīt mums labi zināmajos kompaktdiskos, būtu vajadzīgi teju 50 000 CD matricu. Šobrīd darbi rit uz priekšu, lai jau 2012. gada vidū ik viens Latvijas iedzīvotājs varētu ērti un ātri piekļūt Nacionālās bibliotēkas krājuma unikālākajiem eksemplāriem. Turklāt šī digitalizācija nodrošinās krājumu izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.